Lielo ogu ķirbju taciņu Egona Turns mājās ved augšu pie krāšņās orhideju kolekcijas. Saimnieks gan brīdina, 500 ziedošus podiņus jūs šeit neredzēsiet. Visvairāk krāšņo ziedu atvers tieši rudenī, bet visi vienkops nesot ziedējuši nekad. Šogad noteikti zied daudz mazāk nekā pagājušo gadu ap šo laiku. Pagājušo gadu bija 130. Vienlaicīgi, tas varētu teikt saudabīgs mūsu kolekcijas retums, rekords. Bet, protams, daudz kas vēl būs, daudz pumpuru ir, un vispār jau diezgan tādu lielu negatīvu iespaidu atstāja šīs karstā vasara. Pirmā skaistule iegūta pagājušā gadsimta 70. gada beigās, bet, kad vēlnam iedots mazais pirkstiņš, drīz vien tikusi paņemta arī visa roka. Apmēram pirms 3 gadiem mēs ar sievu norunājām, ka vairs nevienu jaunu orhideju nepirksim, ja pirksim tikai tādā gadījumā, ja kāda aizies postā. Bet, ziniet, kā tas ir, ka ceļš uz elli vienmēr bruģēts ar labiem nodomiem. Tā kā šai lietā roka paslīd vienmēr maciņu virzienā. Līdzās orhidejām arī īsts mini zoodārs, kā molā rāmas sardzinājies pitons, laiski izlaidušies gekoni, bet iguānai pusdienas laiks. Savukārt hameleons izlaists no sprosta ātri ieņem savu mīļāko vietu. Kur tu tagad iesi? Galvas. Tūlīt būs jums uz galvas augšā. Tā viņam vispār ļoti iecienīta vieta. Apzināti pirmie šie visi eksotiskie dzīvnieki tika kolekcijā gādāti tādēļ, lai viņi kā bioloģiskais aizsardzības līdzeklis cīnītos pret orhideju kaitēkļiem un tos izēst un nebūtu mājās jālieto indīgās ķimikālijas. Vai izdevās? Jā. Kolekcionārs uzsver, ka gan orhidejas, gan eksotiskie dzīvnieciņi ir tikai viņa vaļas prieks. Pirms 20 gadiem gan esot bijusi doma to pārvērst biznesā, bet tolaik Latvija nesot bijusi gatava orhidejām, bet tagad domas mainījušās. Egons Turns gan vienmēr esot gatavs uzņemt viesus un par orhideju audzēšanu gan savā mājaslapā, gan klātienē padalīties pieredzē.